Nepārtraukta rosība un pozitīvs skats uz dzīvi, kā arī īsta māju sajūta. Tā ir Inčukalna invalīdu biedrība Mūsu mājas, kas piedaloties dažādos projektos, spējusi no vecas pirts izveidot pievilcīgu ēku, kur dienā notiek dažādas nodarbības. Šodien raidījumā par to, kā inčukalniešiem izdodas atrast naudu, lai uzsāktu arvien jaunas lietas. Dažādi dzīves stāsti, iedzimtes kaitas, nelaimes gadījumi un arodsaslimšanas apvieno Inčukalna invalīdu biedrības Mūsu mājas cilvēkus. Viņu mājvieta tagad atrodas glīti izremontētā ēkā, kur savulaik bijusi sabiedriskā pirts. Ceļš līdz šīm telpām biedrībai bijis ļoti grūts, un pašos biedrības pirmsākumos 2006. gadā viņi kopā sanākuši sociālā dienesta dienas centra telpās. Ilūzijas bija milzīgas, jā. Bet patiesībā gāja ļoti grūti, jo mēs gandrīz 2 gadus mājojām dienas centrā. Tur bija tā, ka man bija jāpaņem visi papīri. Mums bija 1 diena atļaut no tikiem līdz tikiem darboties biedrībai, tur mazas istabiņas. Tad visi dokumenti stāvēja mājās zem gultas, tad uz to dienu bija jāatbrauc. Tur bija kaut kas jāpadara tās dažas stundas, un pēc tam bija atkal visām pauniņām jābrauc prom, un mēs lūdzām pagastam kaut kā vienu istabiņu, kurā mēs varētu mājot, lai varētu normāli darboties. To, ka pašiem vajadzīga sava biedrība, Valda Pavloviča saprata pēc tam, kad pavisam vienkāršas un praktiskas lietas pašai kļuva par milzu šķēršļiem. Pēc slimības iegūtie kustību traucējumi prasījās pēc rehabilitācijas, bet neprecīzi sagatavotais Valdes iesniegums tika noraidīts. Tad viņa nolēma, ka viens nav cīnītājs un nodibināja biedrību. Pēc operācijas es biju ļoti ilgi mājās un netiku nekur ārā, un ļoti grūti ir dzīvot mājās un nekur netikt. Tad es sapratu, ka vienkārši trūkst zināšanas par to, ko mēs varam ar valsts palīdzību dabūt cilvēku ar invaliditāti, ko mēs nevaram dabūt, jā. Un ja tu sēdi mājās 4 sienās, tad tu, protams, to arī nevar uzzināt. Jo 2006. gadā man nebija prasmes nekādas ne ar datoru strādāt, ne ar ko tādu. Es biju vienkārši juku laikos sieviete, kas ir pazaudējusi darbu un vēl saslimusi. Savu pirmo projektu pieteikumu finansējumu saņemšanai citu invalīdu organizāciju iedrošināta Valda rakstīja kā prata. Lai arī tas netika atbalstīts, pirmā pieredze bija nenovērtējama. Viņa ieguva pārliecību, ka vajag tikai strādāt, jo pacietība un darbs agrāk vai vēlāk vainagojas ar panākumiem. Tie cilvēki ar invaliditāti izrādījās, ka viņi ir pietiekami daudz. Pietiekami daudz arī tādi, kuri gribēja nākt ārā no mājas un darboties, jā. Kaut vai satikties sākumā, kā mēs bijām, īsti nezinājām, ko darīsim. Satikties, pabūt kopā, uzzināt pa likumdošanu jaunāko. Gal galā mēs tikai mājās varam burkšķēt, ka mēs nezinām to un nezinām to, mums nedod vai kaut ko tādu. Kā, kurš to uztver, ja, šo dzīvi. Bet tad, kad ir tāda organizācija, kas var to informāciju apkopot un sniegt kopā, tas tomēr ir ļoti būtiski, ja. Atnāk uz centru un mēs kopā izrunājam, tā ir tava problēma un kā mēs viņu varam atrisināt. Līdzās praktiskai palīdzībai, meklējot atbildes uz jautājumiem par to, kā saņemt rehabilitāciju, pabalstu vai tehnisko palīgu līdzekli, biedrība rīko dažādas nodarbības. Lidija Rotberga šeit iegriežas gandrīz katru dienu un atzīstas, ka nodarbības un satikšanās ar cilvēkiem viņai palīdz neļauties drūmām domām. Mēs visi te tādi esam, tādi nevisai veseli, un tad, protams, veselību savā starpā aprunājam. Tāpat pa politiku arī kādreiz pastrīdamies, kas kuram patīk, kas ne. Tā. Klusēt jau neklusējam, vienmēr atrod kādu tēmu, pa kur runāt. Tagad es aplīmēju ārā sviežamās burciņas, bet kad viņas tādas sataisa, tad tīri vēl var izmantot kaut kur, kaut vai smukumam paskatīties. Zeķes, cimdi, paklāji, gobelēni, gleznas un trauciņi šeit top no pašu vāktiem ziediem, veciem džemperiem, un lietā tiek likti pat plastmasas iepirkumu maisiņi, no kuriem var iztamborēt, lūk, šādas cibiņas. Rokdarbi tiek dāvināti draugiem un radiem vai pārdoti labdarības tirdziņos. Tomēr darbu autoris atklāja, ka peļņu šāda darbošanās nenes. Vairāk tā palīdz trenēt roku muskulatūru un veicina draudzīgu kopā būšanu. Nāku diezgan pabieži. Citreiz vienkārši gribās no viss tā
atslēgties un te atnāc, un te ir tāda laba atmosfēra. Var parunāties ar cilvēkiem, padalīties, nodarbojamies ar rokdarbiem, ar sportošanu, ar peldētējām. Nūjošana mums ir. Tā notiek reizi nedēļā, ceturtdienās. Nu, tad te salasamies un tad uz mežu prom. Šeit mums māksliniece Velga māca veidot gobelēnus. Brigita Lauciniece atzīst, ka gan gobelēnu, gan grīdseleņu tapšanai vajadzīgs laiks un pacietība. Mūsmāju cilvēkiem ir gan viens, gan otrs. Te visam ir savs ritms. Tāpēc, kad pienāk pusdienas laiks, galdā tiek celta maltīte, ko papildina pašu gatavotie krājumi ziemai un liepziedu tēja. Tie, kas grib, tie nāk. Arī vēl šobrīd, tikai tad mēs bijām, 8 cilvēki, pēc tam bija 15 laikam. Pirmā projekta laikā bija kaut kādi 30 un tā kā sākām šīs telpas taisīt. Un tagad ir 104. Šeit, protams, ir ģimenes, ir vecāku gadagājumu cilvēki, jā. Ir tie ar to prognozējamo invaliditāti, bet nevienam jau netiek prasīta apliecība. Tad, kad viņš nāk pa durvīm iekšā, tāpēc nekā nenoskaidrojam, kāpēc viņš ir kļūst par invalīdu un vai viņš vispār tāds ir. Bet cilvēki paši nāk, rosās un stāst un grib runāt. Andris Onskulis uz mūsmājām brauc no Vangažiem. Pēc slimības Andrim ir grūti runāt un kustināt roku, tāpēc ikdienas nodarbības viņam palīdz atveseļoties un attur no garlaikošanās. Es ar autobusu līdz centram, tur ar kājām. Tur ir kādi 2 kilometri vai 1? Kilometrs. Nu, apmēram. Un tu pats vari to nostaigāt, jā? Nu, jā. Andris stāsta, ka viņam ļoti palīdz procedūras masāžas krēslā. Cik spēj, Andris piedalās rokdarbu gatavošanā un kopīgā svētku svinēšanā. Viņš stāsta, ka Ziemassvētkos te bijusi gan eglīte, gan dāvanas. Ziemassvētki, Lieldienas, vārdu un dzimšanas dienas, kā arī kopīgas vasaras nometnes. Tie ir brīži, kad kopā sanāk visi biedrības biedri un atbalstītāji. Mēs šogad jau 3. reizi nometnē bijām. 2 dienas mēs tur uzturējāmies. Tur bija ļoti jauki. Tur ir ezers tūmā. Tur mēs paši makšķirējam, paši sēņojam, paši ogojam. No visa tā mēs gatavojam ēdienus, ēdām. Mums bija ļoti skaista pirts. Mums bija pat līdzi pirtnieks apmācīts. Un mēs pirtī atradāmies 4 stundas, protams, ar peldēšanos ezerā. Lai biedrība varētu attīstīties, Valda Pavloviča nenogurstoši raksta projektus. Pateicoties dalībai dažādos projektu konkursos, izdevies izbūvēt gan pašiem savu pirti, gan izveidot nelielu galdniecības darbnīcu un ierīkot apkuras katlu. Tagad telpas ir siltas un krāsnes vairs nav jākurina naktīs, kā tas bijis līdz šim. Tā telpa, kurā mēs izveidojām šo dabīgo laukakmeņu pirti, kas ir arī domāta fitoterapijai, un šeit perspektīvā mums ir jāuztaisa veselās pēdas kabinets cukurdiabētiķiem, ja tie mums ir ļoti daudz. Šī telpa būtu tam piemērot, bet, protams, tas būs droši vien kaut kādā perspektīvā nākamā projektā. Tagad tikko 30. novembrī pabeidzām 2. lauka atbalsta dienesta projektu, un tas ir iztaisīta šī galdnieku darbnīca ierīkota, ielikts automātiskais apkuras katls, dzīvojam siltumā. Terasīti izbūvēta, un tagad patiesībā esam laimīgi. Šodien esam laimīgi. Par to, lai apkuras katls darbotos, celiņi būtu notīrīti un mājā valdītu kārtība, rūpējas Juris Kalniņš. Juris jau vairākus gadus šeit projekta ietvaros strādā subsidētajā darba vietā. Juris ir dežurants, bet, ja nepieciešams, viņš palīdz visur, kur tas vajadzīgs. Es biju tālbraucēju šoferis. Izbraukāju visu Eiropu. Bija Sardinijas salās, bijis Spānijā, gandrīz visu Eiropu izbraukājies un ļoti daudz vairāk dzīvoju Itālijā nekā Latvijas. Juris stāsta, ka pēc viena no reisiem viņam taisnā ceļā bija jādodas uz slimnīcas operāciju zāli. Ja būtu atgriezies pāris dienu vēlāk, tad cukurdiabēta radītās sekas redz būtu laupījušas pilnībā. Drusku sabojā veselību ar cukuru. Cukurdiabēts. Redzes pasliktinājās, bet
Stradiņos tie bija malači ārsti, palīdzēja man. Tik kakali. Nu, jau normāli jau kaut cik jau. Jurim ir cerība, ka pēc atkārtotas operācijas redzi varētu uzlabot, un tad viņš ļoti gribētu atgriezties savā profesijā. Slikti tas, ka es esmu invalīds, vienkārši tāpēc. Bet iestādi ir labi. Tie var satikties ar cilvēkiem, ar draugiem, var pastrādāt, un kad naudas ziņā arī kaut kas ir. Man jau aicina jūs citur, visur. Jaunieši, ja negrib braukt uz tāliem reisiem, skatos, ļoti grūti viņus pierunāt. Tāds darbs nepatīk laikā. Jau būtu redzes labāk, es aizbrauktu. Es pusminūti negaidīts būt prom. Ar savu darbību Inčukalna invalīdu biedrība Mūsu mājas ir pierādījusi, ka neraugoties uz ikdienas grūtībām un sabiedrības bieži vien negatīvo attieksmi, viņi ir sadzirdēti un galvenais spējuši iedvesmot cilvēkus. Mūsu mājas rūpējas ne tikai par savējiem, viņi nodrošina arī zupas virtuvi un veic citus labdarības pasākumus. Nākamais lielākais darbs līdzās jau esošajām nodarbībām inčukalniešiem būs angļu valodas apmācības, jauni datori, tāfeli un projektors. Biedrībai ir tāda sūtība, ka mums ir laiks meklēt, darīt, atrast šo atbildi, atrast palīdzību, sazvanīt attiecīgas iestādes. Ja kaut ko nezinām, tad zvanam uz gudrākām organizācijām. Tādā veidā. Tomēr darbam ir arī savas ēnas puses. Piemēram, Inčukalna sociālajam dienestam ir tikai viena automašīna, kas piemērota cilvēkam ratiņkrēslā. Tāpēc Mārīti uz Mūsu mājām atved un aizved vīrs vai arī biedrības cilvēki. Lai saņemtu jaunu ratiņkrēslu, Mārītei rindā jāgaida vismaz 2 gadi. Par elektrisko ratiņkrēslu var tikai sapņot, jo rokas taču cilvēkam darbojas. Līdz brīdim, kad arī Latvijā cilvēkiem ar dažādu veidu invaliditāti būs nodrošināts tāds servis, kā piemēram vecajās Eiropas Savienības valstīs, noteikti paies ilgs laiks. Visticamāk, mēs vēl ilgi nebūsim tādā līmenī kā Vācija vai Anglija. Tomēr jāatzīst, ka Latvija jau tagad ir labākā situācijā nekā jaunākās Eiropas Savienības dalību valstis. Par to bija iespēja pārliecināties 3. Eiropas parlamentā cilvēkiem ar invaliditāti, kas Briselē notika pagājušā gada decembrī. Inčukalna invalīdu biedrības vadītāja Valda Paloviča bija viena no Latvijas delegācijas pārstāvēm šajā sanāksmē. Tur bija sabraukuši no visām Eiropas valstīm pārstāvi no cilvēku, kas pārstāv organizācijas cilvēkiem ar invaliditāti. Un mēs strādājām gandrīz pār 400 cilvēki, kas pārstāv šīs organizācijas, strādāja pie tā, lai mēs būtu sadzirdēti. Būtu sadzirdēti Eiropas līmenī par šīm te vajadzībām, nepieciešamībām un par to, kā labāk integrēt cilvēkus ar invaliditāti sabiedrībā. Ja cilvēki tā kā mēs varam strādāt tādā līmenī, kā Eiropa parlamentā, viņus tur nevar nesadzirdēt. Tā ir vieta, kur tiešām cilvēki tiek sadzirdēti. Un saprotiet, ka tur arī rodās tā pārliecība. Es varbūt emocionāli pateikšu, bet tādā vietā, kad tu tur esi nokļuvis, tu tiešām jūties novērtēts un pārliecināts, ka mūs dzird. Vai dzird, redz un saprot ne tikai Briselē, bet arī Latvijā? Un kas tiek darīts, lai situācija kļūtu labāka un invalīdu tiesības tiktu nodrošinātas? Par to raidījums kopā stāstīs arī turpmāk.